Latvijā padomju okupācijas laikā skatuviskās tautas deju choreogrāfijas uzsvaru lika uz teatrāliem tēliem, un no baleta aizgūtiem tehniskiem elementiem šī tendence nebija izplatīta ārpus Latvijas dzīvojošo choreogrāfu vidū. 90. gadu sākumā Latvijai atgūstot neatkarību, Latvijas choreogrāfi sāka atgriezties pie tautiskuma motīva, bet ārpus Latvijas dzīvojušie choreogrāfi vairāk pievērsās tēlu un dabas parādību atveidei dejā, tādējādi satuvinot tautas deju stilus Latvijā un ārpus tās. Tā 1996. gadā Zigurds Miezītis Toronto diždancī pie ilgas reiznieces maģiskās tautas dziesmas apdares iestudē kurzemnieku pērkondanci. Zīgis ar latviešu tautas dejas leksikai tik raksturīgajiem pamatsoļiem spilgti iedzīvina tādu dabas parādību kā negais un attēlo folkloras mitoloģiskos tēlus – pērkonu, mēnesi, saules meitas, rīta zvaigzni, ausekli. Nav brīnums, ka šī deja ātri vien iekaro dejotāju sirdis. Close your eyes. Can you feel it? The pressure drop, the sky darkening, the storm brewing over the Baltic Sea. It's coming. Can you feel the cool rain droplets on your skin? Do you hear the crack of the thunder? Can you feel it? The thunder dance of the Kurlanders.